Čau, čau, čau! Nu, mums ir viens jaunuma apskats, un to es pārbaudīju pati uz sevi, tāpēc uzreiz es jums tā kā nestāstīju, kad es izpakoju, bet nu es stāstīšu. Ziniet kā, meitenēm 45 plus, nu ir tāds pārmaiņu vecums, kad īsti vēl nenoķer un negribās tā kā atzīt, nu, kad tā premenopauze jau tā kā sāk nākt. Un kas te man bija? Es sāku saprast, tik nāk un nāk tie kilogrami klāt, un tāda neliela trauksmainība, un kaut kāds tas jocīgais nakts miers, un tam līdzīgi. Bet es vēl kaut kā negribēju savilkt šo te jautājumu, kad, nu, tie procesi tās sāku lēnām virzīties. Un tas tieši sakrita, ka es pasūtīju priekš sevim kompleksus vitamīnus, jo es apskatījos, cik kolosāli, te ir rīta paciņā, te ir vakara paciņa, man bieži braucot, ideāli paņemt līdzi. Man nav jāņem burciņas, man jau nav jādomā par atsevišķiem tur iepakojumiem, kur un kā likt, un tādā veidā. Ziniet kā, es esmu palietojis vairāk nekā mēnesi, un mans miegs ir kolosāli uzlabojies. Nervu sistēma ir mierīga. Svars ir apstājies kā pilnīgi absolūti, gluži pretēji tagad tāpat jau ir lejupslīd pie tām pašām darbībām, ja? Tādā veidā. Tā kā kas meitenes un zēni mums te ir iekšā? Ļoti īstenībā pārdomāts komplekss. Ir rīta paciņa. Rīta paciņā mums ir domāta enerģijai un mūsu zarna traktu darbībai. Enerģijai ir paketamīni, kur ir 13 dažādi vitamīni, mikroelementi un tādā jaudīgā devā. Tur ir arī B grupas vitamīni, tur ir folijas skābe, tur ir ļoti, ļoti vērtīgs šis te komplekss. Tas ir numur 1. Numur 2 ir SCI mikrobioms. Kā mēs zinām, mūsu parastās probiotikas un ir tā saucamās Korejas kolosālās stiprās probiotikas. Tas ir SCI mikrobioms, kas pilnībā nostādā mūsu organismā, jo viņš iziet gan skābē, gan attiecīgi nosēžās tālākajos zarnu traktu stūrīšos, viņš izdala gan prebiotiskos, un viņam jau ir klāta postbiotiski elementi, tātad jau gala produkts no probiotikām. Tātad attiecīgi mūsu atjaunošanās notiek jau pātrinātā veidā. Un šāda tipa probiotikas lieto dienas pirmajā pusē. Nākamais elements ir, protams, omega. Tas ir mūsu sirds asins, tas ir mūsu šūnu veselībai, tas ir visā. Un 3 aktīv kalcijs, kur ir magnīs, mēs saprotam, kāpēc magnīs, ja, tas ir gan mūsu kaulu sistēmā, gan sirsniegam visam, D vitamīns un K vitamīns, ja. Kalcijs, magnīs, D vitamīns un viss šis komplekss. Ja? Tātad, attiecīgi, tas ir mums dienas pirmajā pusē, mums enerģija, mums draiva, mums spēka, mums labam garastāvoklim, mūsu harmonijam, dzīvespriekam. Kas tad ir vakarā? Vakarā ir fantastika. Te ir iekšā luteīns, kas ir mūsu acīm mitrināšanas atjaunošanai, acu šie dziedzeru darbībai, zilās gaismas aizsardzībai, vitamīnu komplekss tieši actiņā. Otrais, kas mums ir attiecīgi te iekšā, ir arī tas pats 3 aktīv kalcijs, tāda ir omega un meitenes mīļās, te ir tas īpašais noslēpums rabarberis. Ja? Rabarbara ekstrakts. Mēs jau esam runājuši, un es arī esmu čatiņos publicējis par rabarbera ietekmi uz menopauzes periodu. Un rabarbera koncentrāts ir labs tas, ka viņš nesatur fitoestrogēnus, ja? Tad attiecīgi viņš arī nesatur šos te augu izcelsmes hormonus, ja? Kas attiecīgi tām dāmām, kas ir tikai varbūt soļo, menopauzes virzienā, varbūt tas vēl nav, teiksim, tādas, teiksim, simptomātika būtu vajadzīga jau kaut kas jaudīgāks, tad rabarbers ir tieši tas, kas mums ir vajadzīgs. Jūtos es absolūti lieliski, kā jau es teicu, man ir savi rezultāti, un arī no luteīna es viņu biju ļoti sen lietojis. Un es jūtu, ka man ir tāds sausāks acis, bet visu laiku bija tā kā atlikusi to luteīnu iegādi. Ziniet, man pirmās dienas man rīktīgi te viss tīrījās, man bija acis puņķainas, ja? Bet es jūtu, cik man ir komfortabli iestājies tāda
patīkama sajūta acu zonā. Ja? Tā kā šis te komplekts, mīļās manas, ir kolosāli pārdomāts mūsu veselībai, mūsu dzīvespriekai un arī galvenais mūsu dinamiskajam dzīves veidam. Nu ko, viņš kaut kur man izmaksā kaut kāds 115 eiro, pietiek mēnesim, ja? Tād ļoti ērti lietots, un ja mēs pirktu visu šos līdzekļus atsevišķi, mēs samaksātu daudzreiz vairāk. Un turklāt man ērtības ir ārkārtīgi svarīgas. Man patīk ērtas, pārdomātas lietas. Nu ko, lietojam, esam možas, esam skaistas, esam burvīgas. Čau!